Marts ir klāt, un drīz tuvojas vissevišķīgākie svētki, tāpēc es izvēlējos uzaicināt 4 fantastiskas sievietes ciemos, apsveikt viņus, saviļņot un sagādāt viņam prieku. Un jums, mīļie sievieti, kuras skatās mūsu raidījumu, es ļoti ceru, ka ne tikai Marta un šajā raidījumā un šajā 8. marta jums sagādā vīriešu prieku, ka tas ir katru dienu, jebkura gada diena. Mēs jūs mīlam. Tad šodien neatklāšu, ko es gatavošu, jo līdz galam es pats vēl neizvēlējos tos ēdienus. Tas būs noslēpums un pārsteigums manam mīļiem viesim, jums skatītāji, lai jums labi garšo. Atkal tiku pie garšīgā kokteļiņa, izvēlējos mūsu desertiem. Būs baklažānu krēms ar biezpienu maisījumu, tādu krēmu. Tas plēsīs to pušu, kā īlēnsas, tavs stāsts. Būs tāds, kādu lemsi pats, un vārdi to nevar izgraznot, jo zini, pie manās melo krāpjas aizvien. Tavs stāsts. Tā, šodien miksēsim ne tikai tradicionālas virtuves, austrumu un rietumu virtuve, bet kā arī pieliksim klāt pēdējo laika izveidojušies modīgu tādu tendenciju, kā raw food, svaigēšanas pamati. Tam mēs nodedzējam eko grīķus neapstrādātus. Tas mums būs pamatēdiena, grīķu pilāvs, būs ar kaltētam dzervenēm un kaltētam erkšķogam. Tos mēs tagad iemercēsim ablu brendī un atstāsim uz visu to laiku, kamēr nesagatavosim visu pārējo. Tā, tā arī atstājam. Tuvojas pasaules atzītākais sieviešu svētku diena, tas ir 8. mars, bet neaizmirsam mīlēt sievietes jebkura cita diena, neskatoties pa tiem svētkiem. Un mans šodien viesusies 4 burvīgas sievietes, kuras es domāju, ja visi atpazīst, kad ieraudzīs. Un kas viņas ir, jūs redzēsiet raidījuma beigās. Šodien mums ir pamatrecepte ir jēra mugura, tas ir Latvijas audzēts jērs no 30. gadiem. Mums piegādā Latvija vienīgi, kurai tas ir sidraba jērs. Un muguras filē ies ar dedzētiem grīķiem pilāvu. Paspēlēsimies ar visu kaut ko un uztaisīsim burvīgo biskvītu ar baklažānu krēmu un biezpienu ar rozīniem. Ķeramies pie darbas. Pirms tam mēs izvērījām buljonu ar jēra rībām, fenhels, daudz visādi piparu graudi, visādi pipariņi zaļi, balti, smaržīgi ķiploks, lauru lapiņas un sīpols. Izvarējām satikko buljonu, kurš būs mums pamata priekš merce. Merce mums būs, mēs paņemam ideāli tādu jaunu produktu pagaršot
ogu kečups, tur ir rabarbari un erkšķogas un cidonies. Buljonu es savarīju saulaicīgi, lai ietaupītu jūsu laiku un manēju. Pieberam sāli. Tad es gribu nedaudz kaneli. Un maltas garšvielu maisījums, kumins, koriandrs. Un pipari. Tur bišķi samaisam. Un ieberam atpakaļ. Tā, gaļa ir gatava. Atstāsim gaļu maliņā, lai gaļa ievelkas ar garšām. Ņemam buljonu un mūsu ogu kečupu. Tā. Ļoti laba garša un ieram tas saldumiņš ar skabumu. Un nedaudz tur tas ķiplociņš būs ļoti labi. Liekam novarīties, lai novarās kāds 2 reizes mazāk paliek un būs tāda tumīga, satīga merce. Tā, ķeramies pie baklažāniem. Baklažānus uztaisīsim baklažānu krēmu. Tam mums ir vajadzīgi baklažani. Notirīsim baklažanus, nogriežot ādu. Varbūt jums liekas, ka būtu neparasti, bet mēs izmantosim baklažanus, lai uztaisītu desertam, mūsu biskvītam. Tāda krēma būs baklažani, būs ogas, melanais saldētas, būs biezpiens saldējs ar rozīniem. Un būs nedaudz salda krējuma. Sagriežam baklažāniņus smalki kubiciņiem un ievietosim viņus verdošā ūdenī, kad pavarīsim kādas 2-3 minūtes un sablenderēsim. Tā, ūdentiņš ir jau gatavs, varas, burbuļo. Ielikam baklažāniņus. Neko nelikam, ne sāli, ne kādas citas garšvielas. Mums vajag, lai tikai viņi novarās. Un tad mēs viņus noblenderēsim. Ķeramies pie biskvīta gatavošanai. Tam mums būs vajadzīgi biskvītam olas baltumi. Ieliksim 4 olas baltumus un tad visu veselu olu ar visu dzeltenumu. Olam nav jābūt augstam. Labāk, ja jūs gatavojat biskvītu ar kaut kādiem desertiem arī ar olam, lai viņi pastāv siltumā, ja jūs viņus glabjat leduskapī. Principā ar olam nekas nenotiek, ja viņi istabas temperatūra ne paša karstuma. Protams, vasarā labāk ievietot augstie skapi vai leduskapi, bet principā ziema viņi jums var stāvēt palodzi un ar viņam nekas nenotiks. Pievienojam cukuru. Kā es jau minēju, cukuru es nežēloju. Cukura nekad nevar būt pat daudz, man patīk garšīgas lietas. Un putojam, kam ir saputosim tā, lai būtu stingras putas.
Baklažani novarējas, nokašam un blenderējam. Kamēr es te viņu lēju, te stāvu brendīs, tas būs grēks viņu nepielikt klāt. Beram caur sietu baklažanu biezeni. Olas baltumi mums ir gatavi. Parādīšu, kā toreiz jums jau radīju. Kad viņi ir gatavi, viņi var liekam atpakaļ. Pieliksim klāt nedaudz miltus. Un maisam. Un beigas pielikam klāt silto sviestiņu. Ot, aptuveni tā. Mikliņa ir gatava. Vēl pamaisam viņu tur. Ņemam sviestu, sasmerējam mūsu formu un lējam iekšā biskvīta pamatu. Izlīdzinām viņu. Tā. Un mūsu pamatu gaida krasns ar 160 gradiem. Liekam krasnu. Mums ir kādas 5-10 minūtes, un mēs ķersimies pie citam lietam. Taisam krēmu priekš biskvīta kūkai. Uzkuļam saldo krēmu. Saldais krēms ir gatavs. Pielikam klāt biezeni. Es pa to laiku, kamēr viņi tur kūlējas, es pieliku klāt arī cukuru nedaudz. Baklažaniņš un biezpiens. Principā mēs noņemam un varam samaisīt ar lapstiņu. Turpinām ar grīķu pilāfu un jau sen ir iemercēti mūsu žaveti augļi ar brendi. Viņi jau savalkušas un iesūdz brendi un viņi palika sulīgi un garšīgi. Un mūsu grīķi ir nodedzēti. To mēs visu sildīsim ar gīzu viestiņu. Nedaudz sāli. Tas ir viss. Kā vienmēr izmantoju davinātas sievas balerīni pannas. Kā arī mūsu mērce ir gatava. Viņa palika tā kā džemiņš. Tāds ļoti labi. Ņemam ogas. Liekam ogas. Liekam klāt diedzētas grīķi. Un liekam klāt sviestu.
un nedaudz sāli. Brīdināju ļoti uzmanīgi ar alkoholu uz pannam. Tas var aizdiegties. Un ar to, ka grīki ir diedzēti, viņus nevajag tur baigi ilgi cept un visu kaut ko pietiekoši ar to, ka viņus uzsildi. Kamēr es gatavoju griķus, jau biskvīts ir gatavs, un es bišķiņ neprecīzi jums laiku pateicu. Tas nav 8 minūtes, tomēr rēķinājieties ar 15 minūtēm. Biskvītiņš mums ir smuks, tāds gatavs, un jop. Kamēr viņš ir silts, forši. Sagriezīsim viņu uz pusēm, sasmērēsim ar mūsu krēmu un ieliksim leduskapī vai maliņā, lai viņi tā iesūc to krēmu. Kamēr biskvīti dziest, uztaisīsim tādu olas krēmiņu merce priekš mūsu biskvīti. Olas dzeltenumi, ko mēs jau izmantojam. Cukurs, kuri mums palika pārpalīkumi no olas baltumiem, no biskvīta gatavošanas. Samiksējam. Un mazliet burvīga jaunpila salda krējuma. Apsveicu jūs ar galveni. Ņemam mūsu olas dzeltenumi ar cukuru un saldu krējumu un ievietojam ūdenspeldī. Mūsu olu krēms ir gatavs. Piebersim nedaudz kautētu citronu. Interesi pēc. Nu tā, viss ir gatavs. Sagriezīsim biskvītu un sasmērēsim viņu ar krēmiņu. Oi, forši viss kārtība. Apā. Griežam biskvītu uz pusēm. Apā. Oi. Izdarīt, nekas slikts nebūs. Ņemam krēmu. Apsmerējam ar krēmiņu. Atsaldētas melines. Izdaram manu mazo triku ar to, ka mums biskvīts nesagriežas uzreiz tik smuki, kā mēs gribējam. Un viss tas smukas daļiņas, kuras tāda palika nepārāk smukas, mēs apskalosim un liksim virsū. Un tagad jūs droši zināt, ka no jebkuras situācijas ir izēja. Mūsu kuka ir gatava. Ar to mēs viņu ievietosim leduskapī, lai ievilkas ar to garšu biskvītiņš un sastings kopā. Ko saki, varbūt parunāsimies, kamēr snieg, kamēr viss pa gaisu iet. Nu ko, atliec pēdējais solis. Gaļa ir perfekti. Bišķiņ tā samarinējas un tiem garšvielēm iesūc visu to garšu, cepējam gaļu, liekam visu uz šķivas, viesi jau gaida, aiziet. Kā starp citu es pagatavoju mazo pārsteigumu un saliku uz galdu pušķus un interesanti,
kurš pie kura apsēdies. Drīz sabruks kā kāršu nams, tas zelts un nogrims tai dzelmē, kur sudrabs mīt. Tavs stāsts ir sācies, kad horizonts tik šķietami visiem vienāds, bet tomēr tik dažāds, katram vēras rīts. Tavs stāsts, tas atpasos visu, ko kādreiz skarsi tu. Tavs stāsts, tavs stāsts, tavs stāsts būs ēna, kas sekos līdz un nenoslēp to pat kabatā.